Vērtētāji. Tātad, atrodoties pareizajā vidē, viņi sniedz objektīvu cilvēka, kopienas un biznesa vērtējumu. Vērtētājiem ir pilnīgi unikāla perspektīva. Viņam ir spēja reflektēt un pārskatīt. Viņš var precīzi novērtēt, vai un kā lietas progresē vai neprogresē. Vērtētājs spēja atdzīvināt un pacelt citu cilvēku enerģiju, ļoti pieņemoši un palīdz citiem ieraudzīt, kas nestrādā, un maigi virzīt viņus uz sadarbību, mieru un vienlīdzību. Savas dotības vislabāk var izpaust tad, kad atrodas biznesa, grupas vai kopienas centrā. Vērtētāji varētu nosaukt par darba, kolektīva vai biznesa sirdi. Būšana centrā ļauj vērtētājiem brīvi pārvietoties, ievākt informāciju, sajust, lasīt cilvēkus un novērtēt, kā lietas darbojas vai nedarbojas kopumā. Vērtētājs var būt ļoti efektīvs kā grupas koordinators, komandas saslēdzējs. Vērtētājs ir šeit, lai atspoguļotu patiesību un iemācītu mums visiem, kā aptvert dažādību, pieņemt vienam otru. Un atslēgas indikātori, kas signalizē, ka tu esi uz sava ceļa vai novirzies no sava ceļa. Vēlamais virziens kā vērtētājiem ir pārsteiguma sajūta, ja? Tā kā, kāds pārsteiguma efekts, tas noteikti ir labs signāls. Savukārt nevēlamais virziens ir vilšanās. Ja tu sajūti šo vilšanos, tad saproti, ka ir vai nu kaut kas sasteigts tajā lēmumu pieņemšanā, vai kaut kur tu neesi gājis tā kā vērtētājs. Un tad, kad tu iepazīsies ar šo savu lēmumu pieņemšanas stratēģiju, pēc būtības, ja tu noklausījies reflektoru tipu aprakstu YouTube, tev vajadzētu būt visam skaidram par to, kā tev ir jāpieņem lēmumi, ja? Tad tev arī vairāk būs saprotams, ja? Kā to arī izanalizēt. Ja? Bet, vilšanās tas ir tā kā indikators, kaut kas nav sarkanais karodziņš. Un tagad tā daži galvenie punkti vēlreiz, ja? Par to, kā vērtētājs vislabāk izpaud sevi pasaulē. Tātad, tu savas dotības vislabāk vari izpaust tad, kad atrodies biznesa, grupas vai kopienas centrā. Tevi varētu nosaukt par darba, kolektīvu vai biznesa sirdi. Būšana centrā ļauj tev brīvi pārvietoties, ievākt informāciju, sajust, lasīt cilvēkus un novērtēt, kā lietas darbojas vai nedarbojas kopumā. Tu vari būt ļoti efektīvs kā grupas koordinators un komandas saslēdzējs. Tu esi šeit, lai atspoguļotu patiesību un iemācītu mums visiem, kā aptvert dažādību, pieņemot vienam otru. Tu darbojies pēc pilnīgi atšķirīgiem noteikumiem nekā citi tipi, tāpēc nesatraucies par iekļaušanos un būšanu tādiem kā visi. Iekāp savā spēkā un novērtē savu unikalitāti. Lai tu spētu plaukt, ir ļoti svarīgi būt pareizajā vidē un ar pareizajiem cilvēkiem. Tu vislabāk spēsi darboties, ja paliksi neitrāls un nepiesaistīts kā informāciju ievācošs vērotājs. Tev ir potenciāls attīstīt lielu gudrību patiesības atspoguļošanā, un tev nav fiksētas identitātes, tu vari ļoti atšķirīgi justies atkarībā no vidas un cilvēkiem, kas ir tev apkārt. Lūk. Un, pieliekot astroloģijas slāni, tavs astrodizaina tips. Tu esi vai nu kardinālais, vai nu fiksētais, vai mainīgais vērtētājs atkarībā no tā, kura ir tava dominējošā modalitāte. Lūk, un tad tādi pavisam īsi apraksti par katru. Kā kardinālais vērtētājs, tu vienmēr būsi gatavs kaut ko ierosināt. Tu esi vislīderīgākais no visiem vērtētājiem un visticamākais, ka vislabāk jūties tieši tādā vidē, kur tevi redz kā šo līderi un novērtē tavas līdera dotības. Ļoti tieši pasaki to, ko redzi un jūti. Tava balss pat neietrīcēsies, jo esi ļoti pārliecināts vērtētājs. Tā es redzu kardinālos vērtētājus. Savukārt, ja tu esi fiksētais vērtētājs, tad tu dod priekšroku stabilitātei un drošībai. Un tev noteikti ir spēja sajust un ieraudzīt, kas nepieciešams, kas strādā, kas nestrādā, lai šī stabilitātes sajūta tiktu radīta vidē, kurā atrodies. Tu labprāt pieslēdzies tur, kur lietas jau ir iesāktas, iekustinātas, jo pašam visizaicinošāk ir tieši uzsākt kaut ko jaunu. Lūk. Un savukārt, ja esi mainīgais vērtētājs, tad tu esi ļoti dinamisks. Šo varētu nosaukt par visreflektīvāko, jo jau dabiski ir pielāgoties un adaptēties spējīgs. Šis ir vērtētājs, kurš šķietami pagūsta būt vairākās vietās vienlaicīgi, jo augsta dažādību un attiecīgi regulāri maina savu vidi. Vienmēr nāks klajā ar jaunām un unikālām idejām, ar kurām uzlabot to, kā lietas tiek darītas. Tālūk, šie ir visi trīs tipi smalkāk sadalot, ņemot vērā astroloģijas slāni. Man ļoti interesēs, kā tev tas nosēdās. Tā kā, ja tu esi vērtētājs, tad padalies tepat Telegramā, komentāru sadaļā, var droši vien dalīties arī Instagramā. Ja dalies Instagramā, tad ietegu arī mani, lelda.design, jo man ļoti interesē, kā šis būs nosēdies. Un, protams, paņem to, kas
priekš tevis liekas visatbilstošākais. Jo, kā jau arī es iepriekš minēju, saliekot to dizaina pusi un personības pusi kopā, bieži vien var būt tāds, kaut kas tā kā nē, es tevi tā nejūtu, jo mūsu personība grib ļoti pieslēgties. Nu, ļoti bieži tam vairāk varbūt, ko mēs redzam savā personības pusē. Bet jā, man interesēs, kas tev sanāca un kā tu par to jūties, jo, protams, dzirdēt no reflektora, noteikti priekš manis ir īpaši vērtīgi. Tā kā paldies tev, ka noklausījies, un tad jau tiekamies nākamās dienas saturā. Atā!